tā kā no bezdarbnieces es kļuvu par cilvēku, kas pelna minimums 10 000 eiro ar organisko mārketingu. Šogad mēs ar tevi palaidām low ticket offeru, un viņš principā, viņš jau ir atpelnījis visas investīcijas, ko es esmu samaksājis tev. 200 pirkumi, ir ļoti daudz upseli. Teiksim tā, viņi ir kolosāli speciālisti, bet viņi nespēja nodot to vērtību. Izejot to produktu, tu jau vari uzlabot savu komunikāciju un reāli pārdot dārgāk, vairāk, vienkārši kaifīgāk, tāpēc, ka tu uzrunā savus klientus, kas tev ir gatavi maksāt. Tu radi interesi. Lai tu radītu interesi, tev ir jābūt autentiskam. Tas nav tik vienkārši. Tur nav tādi 1, 2, 3 tikai soļi. Paņem šajā highlights, tu atradīsi krutu piedāvājumu, kas ir vēl krutāks nekā mājaslapā. Visvairāk patika sadarbība, ka man ir cilvēks, ar kuru es komunicēju un kam es atskaitos. Un man ir tā apziņa, ka Čau, Diana. Čau, Nika. Kā tu pateiksi 60 sekundēs, ar ko tu nodarbojies? Es palīdzu sievietēm, uzņēmējām pelnīt ar savu sirds lietu. Un kā mēs ar tevi sagājām kopā? Kad mēs iepazināmies vispār? 2020. gadā. Pirms 4 gadiem? Jā. Es nezinu, vai tu atceries, bet tu ieskrēji ofisā, ļoti ātri pārdevi man lielo paku, tas vēl maksāja 800 eiro. Es atdevu tev savu pēdējo naudu. Patiesībā iekrāto, jo es pieņēmu lēmumu, ka es vairs neatgriezīšos darbā. Un es ar tevi sāku savu online biznesu ceļu patiesībā. Tajā. Un kāda rezultāta bija tajā 2020. gada līdz? Kas notika? Tad es mēnesi kopā ar jums pastrādāju, es palaidu reklāmas. Tajā laikā man bija ļoti bail investēt. Es tur par katriem 30 eiro investējot reklāmās reāli baidījos, kā sanāks, bet tieši tas viss process, viņš man iedeva nereālu drosmi, neapstāties, un kopš tā laika es nereiz neapstājos. Es katru mēnesi pārdevu, un es esmu uz šodienu saražojusi 40 produktus online digitālus, dažādus produktus tieši savā sfērā. Un neskatoties uz to, ka es pārstāju izmantot reklāmas, jo es vienkārši īsti, teiksim tā, man bija grūti viņas izmantot, jo es vēl pati par sevi nejūtos pārliecināta. Un tad šo laiku es ļoti audzēju to savu ekspertīzi, savu pārliecību, un tajā mārketingā es sāku likt to savu feature, savu mindsetu, un līdz ar to tagad tas kombo riktīgi krūti strādā, jo mēs ar tevi palaidām low ticket offeri. Tad mēs 2020. gadā, tu pievienojies mūsu pirmajā, mūsu produkts saucās klienta piesaistes fabrika. Es atceros, ka šogad mēs atkal sākam strādāt par citu tēmu, bet tajā sākotnējā procesā arī kādi bija varbūt tie finansiālie ieguvumi pašā tajā sākumā, no 2020. gada, kad mēs sākām. Tur mums arī bija diezgan forši cipari tev tādu sasniegt. Zini kā, es atpelnīju to, ko es investēju, un priekš manis tas jau bija daudz, jo es ļoti daudz ko no tā, ko tu devi, nemācēju paņemt tajā laikā. Bet, kā jau es teicu, es neapstājos, un kopš tā laika, īsumā, tā kā no bezdarbnieces, es kļuvu par cilvēku, kas pelna minimums 10 000 eiro ar organisko mārketingu, un tagad jau vēl pievieno to, ko tu dari, to visu, var dubultot un vēl kaut ko darīt. Un ko mēs šogad izdarījām, kādas rezultātus mēs šogad sākam redzēt? Šogad mēs ar tevi palaidām low ticket offeru, un viņš principā, viņš jau ir atpelnījis visas investīcijas, ko es esmu samaksājis tev. Jā, un būtībā reklāmu viņš taču neatpelna. Un kas notiek? Pastāst kaut cipars, cik pirmajās 30 dienās vai cik ilgi iet tas produkts jau online? Viņš ir 29. novembrī mēs viņu palaidām. Tas sanāk, ka 20 dienas apmēram. Jā. Kāda rezultāta, cik pirkumi? Man tagad būtu jāmeklē. Apmēram. Minimums 200 kaut kādi. Jā, ir jau 200. Ir 200 pirkumi, ir ļoti daudz upseli. Tā kā nopirkti tas otrais produkts, jo mēs jau to sistēmu izstrādājām. Arī kaut kādus downsellus tomēr nopirka. Un tagad mēs vēl uztaisījām e-pasta mārketingu cilvēkiem, kas nepaspēja nopirkt upseli, jo daudziem bija kaut kādas kartes issues, ka viņi vienkārši var redzēt, ka viņi grib nopirkt daudzi, bet viņi kaut kādu iemeslu nevar. Un tā bija arī tā kā mūsu problēma, jo mēs pārgāju uz jaunu sistēmu, un tur bija kaut kādi gļuki. Līdz ar to mēs padomājam, ka nosūtīsim viņiem vēl, un viņi reāli pērk. Tā kā tas cilvēkiem ir aktuāli, tas cilvēkiem
cilvēkiem ir vajadzīgs. Tā kā, ir tas match. Let's go. Šis bija kaut kas jauns, jo iepriekš tev bija viss tādā high ticket, dārgāk, no 100 uz augšu tikai. Jā. Šis produkts, viņš maksā, kas ir produkts pats? 9,99 produkts maksā. Tur iekšā ir darba burtnīca, kur ir konkrēta sistēma, 5 soļu metode, kā tu vari uzlabot savu komunikāciju un pārvērst to klientos un naudā. Jo, ko es pamanu un ko es arī pat esmu piedzīvojusi, ka tu tā kā gribi paskaidrot, ko tu dari, bet tā sanāk tāda kā, tā kā verbāli caurēja. Tu reāli nenotranslē vērtību, tu reāli nenodod klientam neko, tu pastāsti abstrakti kaut ko, neviens nesaprot, ko tu dari. Un tā ir īpaši mīksto nišu pārstāvju problēma. Visu ezotēriķu, astropsihologu, hipnotistu, coachu, viņi ir kolosāli speciālisti, bet viņi nespēja nodot to vērtību komunikācijā. Un tas fails ir par to, un izejot cauri tam failam, tur vēl ir papildus 2 podkāsti, par līdera komunikāciju un vēl par klientu, tā kā psiholoģisko portretu. Izejot to produktu, tu jau vari uzlabot savu komunikāciju un reāli pārdot dārgāk, vairāk, un vienkārši kaifīgāk, tāpēc, ka tu uzrunā savus klientus, kas tev ir gatavi maksāt. Tas ir tāds produkts, kas palīdz šiem speciālistiem vairāk pārdot. Jā. Ok, cool. Un kāda ir upseli, ko jūs pārdodat upselos? New Era Sales, kur ir arī metode, kā iet tajā visā dziļāk. Kā būt par līderi pašam, kā saprast, kas esi tu pēc tā psiholoģiskā tipa, kāds ir tavs klients, jo, ja tu nesaproti, tu vari uzrunāt tos cilvēkus, ar kuriem tev īsti nav pa ceļam, un tās ir, es saucu viņus kā traumatiskās pārdošanas, kad pie tevis atnāk klients, kas tev vienkārši iznes smadzenes, kurš atstāja ļoti sliktu atsauksmi, kurš vienkārši negrib rīkoties, negrib reāli izmantot tavu pakalpojumu, un tu vienkārši tajā iemācies, kā sasniegt savu klientu. Vēl padziļinātāk, kā iepakot Instagramu tā, lai viņš strādā un iepazīstina ar tevi, kamēr tu guli, jo ja tev nav sakārtots tavs profils, un tas nav klasiskais kaut kāds SMM kursiņš, nē, tas ir, es tie esmu ielikusi attiecību veidošanas psiholoģiju tikai Instagramā un online, jo cilvēki aizmirst par to, ka mēs būvējam attiecības pirmkārt, un online notiek tieši tas pats. Ja? Līdz ar to tur tajā upselī New Era Sales viņi iegūst arī reāli metodoloģiju, pārdod, nepārdodot, un tā ir tā attiecību būvēšana, un cilvēks vairs nekad nejūtās, ka viņš kaut ko mēģina iepārdot, un ka viņš kaut daudz cilvēki neīpaši labi varbūt jūtās, ka viņi runā par saviem produktiem. Un kas tur būtu tādi knifiņi, ko varam pielietot Instagram DM-os, lai iegūtu tikšanās vai klients, kas ir kāds knifiņš tad praktisks? Praktisks? Jā, kaut ko tādu, ko es varētu iegūt, izmantot, pielietot. Mēs arī sūtam DM-os ziņas, bukojam tikšanās un tad tiek pārdodam. Jā, tu domā tieši no attiecību veidošanas stratēģijas. Skaties, tas ir vesels cikls. Jo sākumā tu radi interesi. Lai tu radītu interesi, tev ir jābūt autentiskam. Tas nav tik vienkārši. Tur nav tādi 1, 2, 3 tikai soļi. Tad tev ir jāsaprot, vispār, kas tu esi, tu saproti kaut kādus savus vizuāļus, tas ir ok, tu noformē savu profilu sev autentiskā veidā. Un tad nākošais solis, kā tu komunicē tajos storijos, kādu vērtību tu dod, kā tu parādies, kā tu vienkārši padalies ar savu ikdienu, vai tu padalies ar vērtību kaut ko no savas ikdienas, tu padalies ar kaut ko, bet iedod vēl papildus vērtību, kādu saturu tu radi, jo vārdi, kurus tu notranslē, viņiem ir ļoti liela nozīme. Ja tu vari cilvēku iedvesmot, tu vari viņu atstāt neitrālu, vai arī tu vari viņu, notrigerēt, un viņš var slikti justies. Tad galvenais jautājums tajā visā pieejā ir, kādu sajūtu tu vēlies atstāt, ar kādu sajūtu tu vēlies atstāt savu skatītāju, klausītāju, kā tu gribi, lai viņš jūtās pēc komunikācijas ar tevi, kad viņš noskatās tavus storijas. Un, protams, arī highlightu iepakošanu. Tu highlightos vari iepakot veselu pārdošanas lapu. Tas ir tas praktiskais rīks, jo daudzi iesprūst uz tā, ka viņi nevar izveidot pārdošanas lapu kaut kādu iemeslu dēļ, vai viņiem nav zināšanas, nav naudas, nav kaut kāda speciālista, vai vienkārši nav laika. Tad reāli tu vari
4 storiju metodē iepakot savu mājaslapu, savu piedāvājumu. Tu vari pateikt, kas tu esi, ko tu piedāvā. Kā mēs palīdzam? Jā, kā tu palīdzi. Ļoti elementāri, jā. Un tu vari iepakot to highlights, un pēc tam katru reizi, kad tu pārdod, tev nav viens un tas pats jādara. Tu vienkārši paņem šajā highlights, tu atradīsi krutu piedāvājumu, kas ir vēl krutāks nekā mājaslapā. Piemēram, un tas ir atkarīgs no kā tu nokomunicē. Tu vari kautrēties par to, ka tev nav mājaslapas. Vai arī tu vari uztaisīt storytelu, krutu highlightu un rekur pozicionēt, un tas tevi atšķirs vispār no tirgus. Ja, kurš tā dara? Pagaidām tikai manas dāmas, kuras dara. Niks arī tā izdarīs. Tagad Niks tā darīs. Es jau pierakstīju. Bet tas ir riktīgi kruti. Dārgie skatītāji, pirms jūs skatīties tālāk, zem šī video jums ir iespēja uzzināt, kā mēs jums iespējams varam palīdzēt ar pārdošanu un mārketingu. Tur ir sagatavota prezentācija, kurā jūs redzēsiet jaunākās tehnoloģijas, stratēģijas un metodas, kā mēs esam palīdzējuši simtiem klientu no visas pasaules iegūt vairāk klientus, pārdot vairāk un sasniegt savus mērķus. Tāpēc, ja tas ir aktuāli, zem šī video aprakstā vai arī komentāros tu vari atrast šādas saites, kur tu varēsi par šo uzzināt. Bet tagad atpakaļ pie šīs foršās epizodes. Kas tavuprāt, tev bija visvērtīgākais mūsu sadarbībā tieši šogad, kad mēs uzsākām pēc pasākuma? Vai tā bija platforma, vai tas bija menedžers, vai tas bija zvani mūsu konsultatīvie? Kas tev visvairāk patika vai novērtēja visvairāk? Visvairāk patika sadarbība, ka man ir cilvēks, ar kuru es komunicēju un kam es atskaitos. Un man ir tā apziņa, ka man ir jāizdara. Man ir jāizdara, es esmu apsolījusi, man ir kaut kāds commitments, un man tas bija ļoti svarīgi. Protams, arī skripts, ko jūs palīdzējāt sataisīt, tā struktūra, es viņā, protams, ieliku arī savu komunikāciju, un tas man arī, protams, disciplinēja vēl vairāk, un vēl vairāk lietas lika uz lietām paskatīties savādāk. Tā kā jā. Tad, kad jūs domā skripts, ko tieši domā skripts? Pārdošanas video skripts. Tas bija lapā, jā? Jā. Vai arī reklāmās gāja, vai negāja reklāmās? Nē, ko es filmēju priekš reklāmām. Gan priekš reklāmām, bet lapā pašā nebija kaut kāds video vēl arī? Tajā lapā, kur tas low ticket produkts, vai tu nebija video iekšā? Tikai priekš reklāmām, jā? Skripts priekš reklāmām? Jā, tikai, ko es pasaku. Okay. Jā. Ko tu ieteikti tiem cilvēkiem, kas varbūt... Jo es zinu, ka mēs ar tevim arī īstenībā, man liekas, 2024. gada kaut kad martā jau runājām, es tev mēģināju noslēgt dīli, jūs zināju, ka tev jāpērk ir, kad es tev varu palīdzēt, bet tu nepirki, un tad tu pēc pasākuma tikai nopirki. Ko tu ieteikti varbūt tiem, kas arī tur domā, viņi grib attīstīties, viņi grib maksas reklāmas, viņi grib vairāk pirkums, vairāk klientus, ko tu ieteikti? Kā tur to zini, tā izdomāt, vai vajag, vai nē? Izmēģināt. Vienkārši pamēģināt. Jo es saprotu to cilvēku, kurš grib, bet šaubās. Viņam ir bail. Viņam bail visdrīzāk pat ne par tevi, bet par sevi. Vai viņš spēs uzņemties atbildību un reāli izdarīt. Tāpēc, kad ļoti daudzi cilvēki, tendence, ko es pamanu, viņi noveļ atbildību uz reklāmas aģentūrām, ka tagad es nopirkšu tev pakalpojumu un tu man te visu izdarīsi, bet tev ir jāizdara sava šo attiecību atbildības daļa. Tev ir jāizdara kaut kādas lietas, lai mārketinga aģentūra var izdarīt savas. Un tas, ko es novēroju, cilvēki baidās par to, ka viņi paši nevarēs kaut ko izdarīt. Bet tā ir uzticība pašam sev. Un, protams, otrs tāds aspekts, tā kā var būt arī bail no jums. Kāds ir jūsu pakalpojums, kāda ir jūsu pakalpojuma kvalitāte. Bet es teikšu, kā ir. Es aizstāvu pakalpojumu sniedzējus, par kuriem saka, ka viņu pakalpojumi nav bijuši kvalitatīvi, īpaši mārketinga aģentūru. Kāpēc? Jo atkal tā ir atbildība 50/50, tieši tāpat kā attiecībās. Lūk, tā. Ja tad būtu jāuzsāk konsultīvs vai coachingā vai šāda tāds pakalpojumu biznesa, ko tu darītu savādāk, ja tagad tu būtu 2022. gadā, tu varētu iedot padomu Diānai tajā gadā, ko tu teiktu? Vairāk darīt un mazāk baidīties. Jā. Un ko tieši darīt? Ko tieši darīt? Sākt sadarboties ar tevi tai skaitā. Jā. Taisīt, rīkoties drosmīgāk, būt vairāk redzamai, arī caur reklāmām, jo priekš manis tas nav tikai par peļņu, tas ir par redzamību. Un tad, kad es to sapratu, manas rīcības palika savādākas. Es šo instrumentu sāku tiešām izmantot un tiešām novērtēt, jo ļoti daudzi arī tas, ar ko es esmu saskārusies, un tas, kas arī cilvēkiem ir, viņi šo instrumentu redz kā tādu iespēju
daudzi, bet ne visi, ka pēdējā iespēja man tagad nopelnīt. Un tad, kad tu ej reklāmās un šajā visā procesā ar trauksmi un ar deficītiem iekšējiem, ar trūkumu, man nav, man nebūs, man steidzami vajag, tava komunikācija paliek ne līderiska. Tava komunikācija, viņa, tā kā tu translē tās sajūtas un domas, kuras tu domā un jūti. Ja, līdz ar to noteikti vēl vairāk strādāt ar savu stāvokli, lai tu vari no šādas mierīgas līdera pozīcijas iet šajās pieredzēs, pirkt reklāmas, pieņemt lēmumus, ja, ok, tagad neiet, ok, kas iet, jo arī ļoti daudzi, ko es pamanu no saviem klientiem, kas izmanto reklāmas, viņiem sākas trauksme. Tiklīdz kaut kas neiet, viņi grib uzreiz visu pārstāt, un es arī tāda biju 20. gadā, es tieši tā pārstāju, tāpēc, kad man palika bail investēt tālāk, un es noteikti tagad tai Diānai teiktu, neapstājies mauc, izdomā stratēģiju, nezinu, samaksā atkal nikam, uzjautā, pajautā. Okay. Tā kā, bez mazvai, kad reāli paprasi palīdzību, neesi šajā viens, jo tā ir milzīga lepnība, tas ir, tas ir stulbi patiesībā. Tu esi viens, un tu netiec uz priekšu. Un tu sēdi meklēt palīdzību, tā ir ok. Tieši tā, tu sēdi tajā iesprūdumā, un viss, un tu neaudz. Un, ok, labi, es atradu savus veidus, kā startēt un ļoti labi startēt. Ok, es nekad neapstājos citā pieredzē, bet varēja taču vēl labāk. Vienmēr. Kur cilvēki tev var atrast vislabāk? Kur? Instagramā. Kā atrast Instagramā? Diāna Kudrjāšova. Okay. Vislabākais Instagrams, jā? Vislabākais, mana mīļākā platforma. Jā. Un tur pēc tam jau var atrast Telegram podkastus. Mēs tagad tieši launčojam. Būs visi mani podkāsti par visādām foršām psiholoģiskām un biznesa strateģiskām marketinga tēmām. Tā skaitā gan Apple, gan Spotify, gan YouTube. Tur ir riktīgi foršs kontents. Tieši Telegramā? Jā. Kāpēc tieši Telegramā, nevis YouTube? Ļoti ērti es ierakstu voice podkāstu un ielieku. Bet tas ir tas, kā es sāku. Ļoti vienkārši. Tagad man ir resursi un laiks, kad mana komanda dara visu manā vietā. Jo, iedomājies, tagad es darītu, liktu Apple podkāstu, liktu Spotify podkāstu, liktu YouTube un visu to pati. Ne, man bija vienkāršāk Telegramā un labāk neperfekti izdarīts, nekā perfekti pārdomāts, bet neizdarīts. Tā ir nerealizēta ideja. Ko cilvēki vienkārši paliek atkal ar savu ideju, jo viņiem liekas, ka tagad lietas ir jādara kaut kā sarežģīti, ka kursi ir jāfilmē tikai video. Patiesībā nē, tu taču var ierakstīt podkāstu kursu un pārdot. Un tas ir tev daudz vienkāršāk un patiesībā cilvēkiem ļoti patīk. Cool. Es domāju, ka es tev novēlu, lai 2025. gads ir revolūcija, ir lielāki rekordi. Un es domāju, ka mēs turpināsim strādāt un viss būs krūti. Paldies, ka tu atnāci šodien. Paldies, ka tu padalījies. Paldies, un man starp citu tev ir dāvana. Okay. Jā. Okay, man dāvans patīk. Dāvans. Es tev uz otrā jau šodien, let's go. Jā? Jā, es te reāli kaut kāds sāk beidzot. Es te visiem dod dāvans, tad neredod dāvans. Kas tev tur ir? Jopci, tas jau nopietni. Kā lieliem cilvēkiem, lielas skaistas dāvanas. Krūta. Paldies, kas tas ir? Es nedrīkst zināt. Tu varēsi, tas ir Ziemassvētku vakariem brīvajiem ar tavu ģimeni. Okay, ar ģimeni. Tur, protams, jā, tas ir. Sieva būs priecīga. Jā, tava sieva, man ļoti patīk tava sieva, viņa ir tik forša. Bet jūs vēl neesat sapazinušās, vai esat jau? Mēs pasākumā. Kempinski pasākumā, jā. Viņa teica. Jā, ļoti, ļoti forša saruna mums bija. Tā kā tas ir tev, tavai ģimenei. Liels paldies. Klaigais iepakojums. Ziemassvētku vakariem. Uzvar. Paldies, liels. Tā. Paldies, ka uzaicināji.